Jau tūlīt pašā Lībekas vecpilsētas sirdī tiks atklātas šī gada Hanzas dienas. Kā redzams, ļaudis ir sanākuši ļoti daudz, un pasākums var sākties. Nicht minder beeindruckend. Menschen, soweit das Auge reicht. Das ist sicher ein bisschen dem Wetter geschuldet, aber ich glaube auch der großen Faszination, die die Hanse auch heute, mehr als 850 Jahre nach ihrem Entstehen, noch hat. Hanzas dienas ir sākušās. Cilvēki smaida, priecājās, dzied, dejo. Apkārt redzami amatnieki, tirgotāji. Viss kā senajos laikos. Tāpēc ejam paskatīties. Erstmal alle hier einzeln in sich. Jetzt kommt auf die Bühne oder auf die Straße die Tanzgruppe Danzis aus Lettland. Mums jau tā skatuve prasās, jo Dantes tomēr ir skatuviskās dejas ansamblis, bet mēs jau pielāgojamies visiem apstākļiem. Un tagad arī šodien nodejojam, to, kad arī lietus bija pamatīgs, bet viss notiek, tā kā mums problēma nav. Agrāk tā savienība bija ļoti spēcīga. Varbūt kādas likumsakarības ir saskatāmas šobrīd, kaut kas līdzīgs, kaut kas atšķirīgs, jo it kā vairs tāda nepastāv, bet kas Nē, es domāju, ka viss jau pastāv, tikai varbūt tās netik spilgt, un katrā laikā jau ir savs notiek, vai ne? Un šodien, tas jau ir ļoti labi, ka šodien tas viss vēl pastāv, un šīs tradīcija ir saglabāt, un šīs pilsētas kopā sabrauc, rāda to, kas viņiem ir, un ir mainīgi, nevienmēr vien un tie paši, ja? Un amatnieki mums daudz daļamatmeistari, vai ne? Katreiz ir savs, jo viss jau mēs nevaram parādīt, mēs esam ļoti bagāti. Questo sembra
Guarda sto capisso, guarda qua. Vengo il mio secondo, il tuo secondo. Guarda gli occhi, guarda che tocca, guarda che svagga. Cacca lingua. Cacca puso le cue. Man ir sajūta, ka es esmu pārcēlies vairākus gadsimtus atpakaļ un esmu nonācis īstā Hanzas Savienības tirgū. Alle Männer haben das anders. Kā redzams, Hanzas dienās ļoti aktuāli ir senlaicīgie un viduslaiku tērpi. Man blakus stāv pāris no Vācijas, kurš ir bijuši arī Rīgas Hanzas dienās, tāpēc jautāšu pāris jautājumus arī viņiem. So, what's Hanza Days for you? It's always something special. You can see a lot of different cultures. You have a lot of chances to meet different people from different countries, so it's very nice for us every year. So you were also in Riga? Yes, it was the first time we were in Riga. In Riga we had no customs. Yeah. So now we are presenting in historic customs, like an abbey from Herford, and I'm a major of Herford from the Middle Age. And what is your impressions about Hanza Days in Lübeck? Very nice impressions. The weather is okay. It's like a Hanseatic weather. It's a beautiful city and we have a lot of fun here in Lübeck. Yes. Thank you. Lūk, šeit redzam mūsu pašu amatniekus, tirgotājus, muzikantus, kas pārstāv savulaik 8 spēcīgās Latvijas Hanzas pilsētas. Kāda ir tā atsaucība, jautājumi, ko jums prasa? Visi interesanti. Pirmais, protams, ir jautājums, kas tā ir par valsti, jo pēc karoga viņi ļoti slikti sazīmē, un tad, kad viņiem saka Latvija, tad viņi saka, tas ir turpat, kur Rīga, un tad jau, kad viņiem pasaka vārdu Kurzeme, tad ļoti daudz ir tādi, kam senči ir bijuši baltvācieši vai nāk no Baltijas valstīm, un tad jau viņi sazīmē, kur tas ir un kur mēs atrodamies, un nosaucot mūsu veco nosaukumu Goldingen, tad jau viņiem liekas, ka mēs esam bezmaz kā savējie. Senie arodi. Ko tad tu šobrīd dari? Grebi bļodu. Kāda interese cilvēkiem? Nu, interesi liela. Hanzas dienas starptautiskās, tas ir vienmēr populārs pasākums, labi apmeklēts. Pats Hanzas centrs. Hanzas dienas rit pilnā sparā. Kādas tas sajūtas, kāda iespēja? Nu, iespēja ir ļoti patīkami, un es domāju, ka laika apstākļi te nekādā gadījumā nevar traucēt, tādēļ, ka te vienmēr satiekam vecas paziņas un draugus. Un šoreiz visa Latvija ir kopā, citos gados ir savādāk. Bet, manuprāt, ļoti patīkams un tāds gaišs noskaņas ir. Kāda laika tērpā jūs esat ieterpies? Es esmu laikam tad, kad Kurzemes hercogs uzplauka un varbūt tas tā asociatīvi, ne tieši varbūt ar Rīgu, bet tāds uzplaukuma periods kopumā Latvijai. Rīga bija spēcīga tā laika Hanzas Savienības pilsēta. Kāda varbūt šobrīd tā saikne Rīgai un pasaulē? Es domāju, ka arī šobrīd Rīga spēlē nozīmīgu lomu kā tilts starp rietumiem, austrumiem un ziemeļu dienvidu virzienā. Tādēļ es domāju, ka Rīga savu nozīmīgumu, to mēs arī jūtam sarunās ar kolēģiem, nav zaudējusi, un es domāju, ka ar laiku vēl vairāk pieaugs. Tad, principā, tāda kultūras programma, visādi apmaiņa, vai ir kaut kādas arī būtiskas tikšanās notikušas jums vai kā? Nē, vairāk jau šī ir tāda komunikatīva funkcija, kad mēs apmainamies un faktiski atgādinām par sevi un reklamējam sevi, kas mums katram varbūt ir kaut kas īpatnējs, vai tā ir mūsu rupmaize, vai Rīgas melnais, vai upeņu balzāms. Tādēļ, šī arī ir īstenība reāli, tā kā Hanzas Savienība bija tirgus savienība, tad te ir arī tirzniecība.